Labdien! Sveicu jūs visus šodien Eiropas dienā Rīgas Tehniskajā universitātē. Es esmu Ilva Lontona, RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Startautisko ekonomisko sakaru vadības 2. kursa studente un RTU vēstnese. Man ir liels prieks šodien šeit redzēt ne tikai RTU studentus, akadēmisko personālu un darbiniekus, bet arī inženierzinātņu vidusskolas 12. klases topošos absolventus. Viņu nu jau pēdējā stundā, jeb šoreiz lekcijā. Paldies jums liels, ka esat atnākuši! Un tūlīt mēs klausīsimies lekciju Eiropas Savienības ekonomiskās pārmaiņas un to ietekme uz Latviju, kuru vadīs Eiropas Savienības ekonomikas un produktivitātes īstenošanas un vienkāršošanas komisārs, kā arī RTU absolvents un talantu programmas patrons Valdis Dombrovskis. Laipni lūdzam! Augstgodātais rektorkungs, cienījamā Rīgas Tehniskās universitātes vadība, dārgie studenti. Man ir prieks jūs sveikt Eiropas dienā. Tieši pirms 75 gadiem Francijas ārlietu ministra Roberta Šumana deklarācija aicināja Eiropas valstis ekonomiski sadarboties, lai nodrošinātu mieru Otrā pasaules kara izpostītajā kontinentā. Pirmais solis akmeņogļu ražošanas un akmeņogļu iegūs un tērauda ražošanas apvienošana ļāva vēlāk izveidot Eiropas Savienību tādu, kā mēs to pazīstam tagad. Šorīt vēlos īsi atskatīties uz Latvijas ieguvumiem no dalības Eiropas Savienībā, vienlaikus arī iezīmēt aktuālākos izaicinājumus Eiropas Savienības dienas kārtībā, drošības un konkurētspējas stiprināšana, kuru risināšanā ļoti nozīmīga loma arī ir zinātnei un inovācijām. Te nedaudz atskatoties uz Latvijas 21 gadu Eiropas Savienībā. Pirmais, ka Latvijas stratēģiskā izvēle pēc neatkarības atgūšanas par labu integrācijai rietumos neapšaubām bija pareiza. Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā bija atgriešanās mūsu īstajā vietā Eiropas demokrātisko valstu saimē. Kopš šī brīža ir pagājis jau 21 gads un izcelšu dažus būtiskākos ieguvumus. Dalība Eiropas Savienībā ir kalpojusi par Latvijas ekonomiskās izaugsmes dzinējspēku. Eiropas Savienības vienotais tirgus uzņēmējiem nodrošina piekļuvu gandrīz 450 miljonu patērētāju lielam tirgum. Mēs esam daļas no brīvas personu, kapitāla un pakalpojumu kustības zonas. Tas nozīmē, ka mūsu uzņēmēji var krietni vieglāk eksportēt, bet patērētāji iegādāties augstiem kvalitātes standartiem atbilstošas preces par zemākām cenām. Daudz ir izmantojuši iespējas brīvi ceļot, strādāt un dzīvot citās dalībvalstīs. Piemēram, izglītības programma Erasmus+ ir ļāvusi tūkstošiem Latvijas jauniešu paplašināt redzesloku un papildināt zināšanas ārvalstīs. Jau vairāk nekā 11 gadus mūsu milda rotā pasaules otrās lielākās valūtas eiro monētas. Eiro ir nesis dažādus praktiskus ieguvumus. Zemākas valūtas konvertācijas izmaksas, vieglāku ceļošanu, zemākas procentu likmes un līdz ar to ietaupījumus. Pievienoties Eirozonai, Latvija arī nostiprināja savu vietu Eiropas Savienības kodolā, kas ir īpaši būtiski pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā. Kopš 2004. gada Latvija no dažādiem Eiropas Savienības fondiem ir saņēmusi ļoti nozīmīgu finansiālo atbalstu, vairāk nekā 18 miljardus eiro. Eiropas Savienības līdzekļi ir ieguldīti infrastruktūrā, uzņēmējdarbības attīstībā, izglītībā un zinātnē, slimnīcu un skolu modernizācijā, vides aizsardzībā un daudzos citos projektos. Pozitīvais pienesums ir vērojams visos Latvijas novados. Šeit jāatgādina, ka būtisks Eiropas Savienības atbalsts mums ir pieejams joprojām. Šogad vien Latvijas ekonomikā ieplūdīs gandrīz 1,5 miljārds Eiropas Savienības investīciju. Savukārt kopumā Latvija šajā daudzgada budžetā no 2021. līdz 2027. gadam saņems vairāk nekā 10 miljardus eiro. Tāpat dalība Eiropas Savienībā mums ir palīdzējusi pārvarēt dažādas krīzes. Piemēram, 2008. un 2009. gada finanšu krīzē Latvija saņēma starptautisko aizdevumu, kas ļāva stabilizēt ekonomiku.
Arī Covid-19 pandēmijas laikā saņēmām Eiropas Savienības atbalstu, tā skaitā gandrīz 2 miljārdus eiro no Eiropas ekonomikas atvesļošanas un noturības mehānisma. Tā visa rezultātā kopš iestāšanās Eiropas Savienībā Latvijas iekšzemes koprodukts uz iedzīvotāju attiecībā pret Eiropas Savienības vidējo līmeni ir pieaudzis no 42% 2004. gadā līdz 71% šobrīd. Atšķirības starp Latviju un turīgākajām Eiropas valstīm laika gaitā turpina samazināties. Tāpat jāmin arī kvalitatīvie iegūmi. Dalība Eiropas Savienībā ir palīdzējusi nostiprināt Latvijā demokrātiju, tiesiskumu un labu pārvaldību. Tāpat nav šaubu, ka dalība Eiropas Savienība un NATO ir būtiski palielinājusi Latvijas drošību. Mūsu spēks šobrīd balstās ciešā sadarbībā ar sabiedrotajiem, apvienojumā ar mūsu pašu apņēmību aizsargāt savu valsti. Šajā 21. gadā mūsu valstī ir izaugusi jauna paudze, kurai piederība Eiropas Savienībai ir tikpat dabiska kā lepnums par Latviju. Tas ietver veselīgu pašapziņu, ka Latvija ir neatņemama Eiropas Savienības sastāvdaļa un ka mūsu balsī ir nozīme. Latvija ne tikai izmanto Eiropas Savienības iespējas, bet arī dod savu pienesumu. Mūsu zinātnieki, uzņēmēji, mākslinieki piedalās Eiropas intelektuālās, ekonomiskās un kultūras telpas veidošanā. Mēs bagātinām Eiropas projektu ar savu unikālo pieredzi un skatījumu. Un te jāuzsver, ka mēs vairs neesam jaunā dalībvalsts. Latvija ir nobriedusi partneri saviem sabiedrotajiem, kas aktīvi piedalās Eiropas izaicinājumu veicināšanā. Latvijas vēsturiskā pieredze apliecina, ka pat vislielākos izaicinājumus ir iespējams pārvarēt ar smagu darbu un apņēmību, un izaicinājumu netrūkst. Pārējot pie aktuālākajiem izaicinājumiem Eiropas Savienības dienas kārtībā, protams, kā pirmais jāmin drošība. Un drošības, kopumā es varu teikt, ka Eiropas Savienības dienas kārtībā šobrīd dominē divas prioritātes. Tā ir drošības stiprināšana, kas ir cieši saistīta arī ar mūsu atbalstu Ukrainai, un ekonomikas konkurētspējas veicināšana. Tātad pirmkārt, Eiropas Savienība saskaras ar nopietniem drošības izaicinājumiem. Šobrīd Ukraina cīnās par savu brīvību, bet vienlaiks kā vairogs sargā Latviju un pārējo Eiropu no Krievijas imperialisma. Tādēļ kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Eiropas Savienība un tās dalību valsts ir sniegušas atbalstu jau gandrīz 150 miljārdu eiro apmērā. Lai garantētu drošību ilgtermiņā, mums jāpanāk, ka Krievijas agresija nepaliek nesodīta. Mums ir jāturpina stingri atbalstīt Ukrainu, līdz tiks panākts taisnīgs un ilgspējīgs miers. Eiropas Savienība vēsturiski ir veidota kā miera projekts. Taču, lai nosargātu mieru un atturētu agresoru, ir nepieciešams arī spēks. Izmaiņas ASV ārpolitikā pēdējos mēnešos liecina, ka Eiropas Savienībai ir jāuzņemas lielāka atbildība par savu aizsardzību. Tāpēc Eiropas komisija ir izstrādājusi plānu Rearm Europe un gatavību 2030, lai būtiski palielinātu mūsu aizsardzības spējas. Un tagad mēs sākam šo plānu īstenot. Plāns paredz 4 gadu laikā aizsardzības spēju stiprināšanai Eiropas Savienībā un tās dalību valstīs mobilizēt 800 miljārdus eiro. Un tas ietver arī jaunas izdevīgas aizdevuma programmas SAFE izveidi 150 miljārdu eiro apmērā. Ar šo programmu ir iecerēts veicināt kopīgas dalību valstu investīcijas kritiski svarīgās aizsardzības jomās, piemēram, pretgaisa aizsardzības sistēmās, dronos un kiberdrošībā. Tāpat Eiropas komisija ir piedāvājusi lielāku elastību Eiropas Savienības fiskālajos noteikumos, kas ļaus dalību valstīm strauji palielināt ieguldījumus aizsardzībā. Un lielākā daļa dalību valstu jau ir apstiprinājuši, ka šo iespēju izmantos. Papildus investīcijām priekšā ir liels darbs pie dalību valstu koordinācijas uzlabošanas un Eiropas mēroga aizsardzības struktūru un tirgus padziļināšanas. Svarīgi ir attīstīt militāro industriju Eiropas Savienībā, arī lai radītu vietējās darba vietas un izaugsmi. Latvijā jau ir izveidojusies perspektīvu uzņēmumu bāze, kas ražo gan militārās, gan divējādi pielietojumu preces.
Finansējuma palielināšana militārai rūpniecībai ir izaugsmas iespēja, kas Latvijas uzņēmumiem ir jāizmanto gan lai nodrošinātu pašmāju vajadzības, gan lai eksportētu. Zinātne, pētniecība un drošība kļūst aizvien ciešāk saistītas. Redzam, ka droni, mākslīgais intelekts, viedie materiāli un citas jaunās tehnoloģijas būtiski maina kara darbību. Tāpēc turpmākajos gados Eiropas komisija plāno palielināt arī atbalstu inovācijām aizsardzības jomā. Jau šogad no Eiropas aizsardzības fonda pētniecības projektiem ir pieejams vairāk nekā 1 miljards eiro. Pozitīvi, ka Rīgas Tehniskā universitāte jau ir iesaistījusies šajā jomā, piemēram, šajā nedēļas nogalē Rezeknē uzņemot Eiropas Savienības aizsardzības inovāciju programmas hakatonu. Šī pasākuma mērķis izstrādāt inovatīvus iekārtu un programmatūras risinājumus, kas pielāgojam Ukrainas aizsardzības vajadzībām, un neapšaubām tas ir īpaši aktuāls temats. Pilnvērtīgai aizsardzībai ir vajadzīgas gan modernākas tehnoloģijas, gan izglītot cilvēki, kas prot tās prasmīgi pielietot. Ar militāro nozari saistītā pētniecība un inovācijas ir un arī turpmākajos gados būs perspektīvas darbības virziens, un studentiem ir vērts apsvērt to kā specializāciju. Pārējot pie Eiropas ekonomikas konkurētspējas. Jāsaka, ka attiecībā uz konkurētspēju pēdējos gados Eiropas Savienības mērogā Eiropas konkurētspējā ir zināmi izaicinājumi. Un es jau minēju, ka konkrēti Latvijā kopš iestāšanās Eiropas Savienībā ir panākta strauja tautsēmniecības attīstība, tomēr arī pēdējos gados pie mums izaugsmes un produktivitātes pieauguma tempi ir kļuvuši zemāki. Mākslīgā intelekta, automatizācijas, pusvadītāju un citu tehnoloģiju straujā attīstība maina pasaules ekonomiku. Un cīņā par tehnoloģisko pārākumu sacenšas ne tikai lielie uzņēmumi, bet arī valstis. Un te jūtam īpaši spēcīgu konkurenci no ASV un Ķīnas. Tāpēc Eiropas komisija ir izstrādājusi konkurētspējas kompasa stratēģiju kā ceļvedi dažādām reformām, konkurētspējas un izaugsmes veicināšanai. Eiropas vēsturiskā pieredze apliecina, ka zinātniska atklājuma un inovācijas ir kā degviela ekonomikas izaugsmai. Tādēļ, lai Eiropa tiktu līdz citām lielajām ekonomikām, mums ir krietni jāpalielina ieguldījumi pētniecībā. Tāpat svarīgi atbalstīt uzņēmumus tehnoloģiju ieviešanā un veicināt radošu jaunu uzņēmumu attīstību. Būtisks konkurētspējas faktors ir izglītības un pētniecības kvalitāte, kas ietekmē mūsu spēju radīt jaunas zināšanas un tās veiksmīgi komercializēt. Tāpat Eiropas Savienībā ir nepieciešams augstu kvalificēts darba spēks, kas spēj kritiski domāt, risināt sarežģītas problēmas un sekmīgi pielāgoties tehnoloģiskām pārmaiņām. Tādēļ Eiropas komisija jau pirmajās 100 dienās nāca klajā ar prasmju savienības iniciatīvu, lai uzlabotu eiropiešu prasmes un attīstītu talantus. Un te vēlos uzsvērt, ka būtisks darba virziens ir tieši STEM jomas stiprināšana. Eiropas komisijas strateģiskajā plānā STEM izglītības jomā paredzēts ar dažādiem pasākumiem uzlabot eiropiešu prasmes zinātnē, tehnoloģijās, inženierzinātnēs un matemātikā. Tiks uzlabots karjeras iespējas STEM nozarēs. Tāpat plānos palielināt sieviešu iesaisti šajās jomās un veicināt zināšanu pārnesti no pētniecības uz uzņēmumiem. Piemēram, līdz 2028. gadam ir paredzēts apmācīt 200 000 Eiropas Savienības STEM studentu un akadēmisko darbinieku inovācijās, uzņēmējdarbībā un intelektuālā īpašuma pārvaldībā. Kā svarīgi konkurētspējas faktori vēlos uzsvērt arī birokrātijas mazināšanu. Eiropas komisija pirmo reizi administratīvā sloga mazināšana ir izvirzījusi kā augstākā līmeņa prioritāte. Administratīvo slogu kopumā plānojam samazināt par vismaz 25%, savukārt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas, kā zināms, ietver gandrīz visus Latvijas uzņēmumus, par vismaz 35%.
Februāra beigās Eiropas komisija prezentēja pirmos konkrētos priekšlikumus ilgtspējas un inovāciju jomās, kas ļaus Eiropas uzņēmējiem ik gadu ietaupīt vismaz 6,3 miljārdus eiro. Jau drīzumā sekos jauni priekšlikumi, piemēram, par administratīvā sloga samazināšanu lauksaimniekiem un aizsardzības jomā. Tāpat jānovērš arī pārmērīgas vai nepamatotas prasības, kas apgrūtina Eiropas Savienības fondu izmantošanu izglītības un zinātnes vajadzībām. Vienlaikus jānorāda, ka pārmērīga birokrātija rodas ne tikai Eiropas, bet arī nacionālajā līmenī. Tādēļ šis jautājums ir jārisina arī Latvijā, un es zinu, ka valdība pie šiem jautājumiem jau ir sākusi strādāt. Visbeidzot, runājot par šī brīža ekonomiskajiem izaicinājumiem, jāpiemina arī ASV tirdzniecības tarifi. Kaut arī Eiropas komisijas sākotnēji aprēķini parāda, ka tarifu ietekme būs īpaši negatīva uz pašas ASV ekonomiku, tomēr tie jau šobrīd negatīvi ietekmē ekonomiku visā pasaulē. Daļa no tarifiem tagad uz 90 dienām ir iepauzēta, un Eiropas Savienība turpina sarunas ar ASV, lai panāktu vienošanos. Taču tas ir vēl viens iemesls, kāpēc Eiropas Savienībai ir apņēmīgi jāievieš konkurētspējas kompasā ietvertās iniciatīvas. Kaut arī visi šie minētie izaicinājumi, protams, ir ļoti nopietni, šajos trauksmainajos laikos Eiropas Savienībai ir arī savas priekšrocības. Redzam, ka daudzas valstis ir ieinteresētas padziļināt sadarbību ar Eiropas Savienību kā paredzamu partneri, kas joprojām spēlē pēc noteikumiem, ja tā var teikt, un ir atvērts pasaulē. Universitātes un pētniecības iestādes daudz viet pasaulē saskaras ar cenzūru, finansējumu apturēšanu un citu veidu uzbrukumiem. Turpretī Eiropas Savienība aizsargā vārda, zinātnes un pētniecības brīvību, jo tās ir pamatvērtības, kas ir nepieciešamas zinātnes izcilībai un inovāciju radīšanai. Šonedēļ Eiropas komisija izziņoja jaunu plānu, lai ar dažādiem pasākumiem uzlabotu apstākļus zinātnei un pētniekiem. Gaidāmais Eiropas inovācija akts samazinās administratīvos šķēršļus, uzlabos finansējumu pieejamību un atvieglos inovāciju testēšanu. Savukārt ar papildus finansējumu 500 miljārdu eiro apmērā līdz 2027. gadam paredzēts Eiropai piesaistīt spožākos zinātniekus no visas pasaules. Attiecībā uz zinātnes un inovāciju attīstību Latvijā ir vērojami gan izaicinājumi, gan iespējas tos risināt. 2024. gada globālajā inovāciju indeksā Latvija ieņēma 42. vietu, atpaliekot no pārējām Baltijas valstīm. Arī jaunākais Eiropas komisijas ziņojums par digitalizāciju parāda, ka mums ir vēl visai daudz darāmā, gan digitālās pamatprasmes, gan arī augstākā līmeņa iemaņas Latvijā ir zem Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. Viens no būtiskākajiem zināšanu ekonomikas attīstību kavējušiem faktoriem Latvijā ir cilvēku resursu trūkums. Un ņemot vērā Latvijas negatīvās demografiskās tendences, mums ir svarīgi maksimāli izmantot esošos cilvēku resursus. Pozitīva iniciatīva šajā sakarā ir Tehniskās universitātes talantu programma, kas studentiem sniedz iespēju pilnveidot savu personību un inteliģenci, arī līderības projektu un inovācijas vadības prasmes. Kā talantu programmas patrons vēlos pateikties universitātes vadībai par ieguldīto darbu, lai stiprinātu Latvijas cilvēku kapitālu. Runājot par Eiropas līmeņa atbalstu izglītībai un zinātnē Latvijā, papildus struktūra fonda investīcijām jāmin arī ekonomikas atvesaļošanas fonds. Tieši šodien Latvija no Eiropas komisijas saņems trešo maksājumu no šī fonda 293 miljonu eiro apmērā. Ar atvesaļošanas fonda palīdzību tiek stiprināta izglītība, iedzīvotāju prasmes, arī pētniecības un inovāciju sistēma. Piemēram, līdz 2028. gadam 82,5 miljonu eiro no atvesaļošanas fonda ir atvēlēti augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reformai. Ievērojams līdzekļus šiem mērķiem kopā ar valsts līdzfinansējumu gandrīz 19 miljonus eiro saņem arī Rīgas Tehniskā universitāte.
Savukārt 17 miljonu eiro no atveseļošanas fonda ir piešķirti 3 augsta līmeņa digitālo prasmju apgūves projektiem. Tehniskā universitāte vada projektu augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas jomā. Vairāk nekā 6 miljonu eiro finansējums līdz 2026. gadam ļaus vismaz 2000 Latvijas studentu, kā arī speciālisti apgūt digitālo rīku lietošanu transporta, elektrotehnikas, ķīmijas un citās jomās. Šie bezmaksas kursi palielinās profesionāļu skaitu, kuriem ir prasmes radīt jaunus zināšanu un tehnoloģiju ietilpības produktus un pakalpojumus. Latvija kā neliela valsts nevarēs būt līdere plašā tehnoloģiju jomā, tomēr mums ir labas iespējas ieņemt vadošu lomu specifiskās nišās. Rīgas Tehniskā universitāte ir uzņēmusies koordinēt Nacionālā mikroshēmu kompetences centra izveidi. Apvienojot Eiropas fondu atbalstu un valsts līdzfinansējumu, līdz 2028. gadam šim projektam būs pieejami 3 miljoni eiro. Mēs tikko arī diskutējām, kādā veidā būtu iespēja šī iniciatīvai piesaistīt vēl papildus līdzekļus, un šī iniciatīva sekmēs Latvijas starptautisko konkurētspēju mikroelektronikas sektorā. Universitāte ir izvirzījusi mērķi izveidot arī mikroshēmu dizaina un testēšanas laboratoriju. Tas šķiet tālredzīgi, ņemot vērā Latvijas priekšrocības šajās jomās, salīdzinot ar kaimiņu valstīm, mums jau ir zinoši speciālisti un pieejamas tehnoloģijas. Turklāt tieši dizaina un testēšanas posms mikroshēmu vērtības ķēdē veido augstāko pievienotās vērtības daļu. Lai veicinātu zinātnes izcilību Latvijā, svarīgi būs arī starptautiskā sadarbība ar zinātniekiem citviet Latvijā. Šajā kontekstā apsveicams ir Latvijas mērķis 2027. gadā kļūt par ietekmīgā zinātnes centra CERN jeb Eiropas kodolpētījuma organizācijas pilnvērtīgu dalību valsti. Pamazām virzoties uz šīs uzrunas vai lekcijas nobeigumu, laikā, kad pieaug globālā nestabilitāte un autoritāra režīma vēlas, lai valdītu brutāls spēks, nevis vispār pieņemti noteikumi, Eiropas Savienība ir svarīgāka nekā jebkad. Latvijas interesēs ir spēcīga Eiropas Savienība, kas ir līderi inovācijās un ekonomikas izaugsmē, kas aizstāv savus iedzīvotājus un vērtības. Savienība, kas godā katru tautu zem kopīgā karoga, bet vienlaikus pauž vienotu nostāju svarīgākajos jautājumos. Šodien es aicinu jūs svinēt mūsu valsts piederību Eiropas Savienībai, jo tā ir Latvijas drošības vairogs un izaugsmes dzinējspēks. Tāpat vēlos izsvērt, ka ik viens no jums šajā auditorijā ir daļa no Eiropas stāsta ar atbildību par Eiropas nākotni. Uzrunas sākumā es jau minēju Robertu Šumanu, bet noslēgumā vēlos atsaukties uz vēl vienu no svarīgākajiem Eiropas vienotības veidotājiem pēc Otrā pasaules kara, Žanu Monē. Iespējams jau esat dzirdējuši viņa atziņu, ka Eiropa tiks veidota krīzēs un būs šajās krīzēs pieņemto lēmumu summa. To apliecina arī Eiropas Savienības spēcīgā un vienotā atbild uz tādiem pēdējo gadu izaicinājumiem kā Covid-19 pandēmija un Krievijas agresija pret Ukrainu. Taču vēlos pieminēt vēl kādu zīmīgu Monē padomu. Apsveriet, kas ir nepieciešams, pirms vaicājat, kas ir iespējams. Novēlu, lai šis princips caurvīja jūsu studijas, pētniecības un nākotnes projektus, lai izdodas skaidri ieraudzīt, kur Latvijai un Eiropai visvairāk vajadzīgs jūsu talants, un tad neatlaidīgi strādāt, lai pārvērstu nepieciešamo par iespējamo. Paldies par uzmanību, un tagad labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Tā, mums te ir mikrofons laikam. Kā jums šķiet, kā apkarot šo prokrievisko un antidemokrātisko spēku rašanos un stiprināšanos Eiropas Savienības valstīs, vai tā būtu Ungārija, Slovākija, AfD, Vācijā un tā tālāk? Jā, tā neapšaubāmi ir problēma.
ar ko mēs pašreiz saskaramies, jāsaka, tur ir pietiekami daudz lietu jautājumu, kas ir jārisina, lai ar šo problēmu, lai šo problēmu varētu risināt. Tad pirmais, kas jāuzsver, tas, ko mēs redzam, diemžēl ir arī tās pašas Krievijas ietekme un, ja tā var teikt, iejaukšanās Eiropas Savienības valstu politiskajos un demokrātiskajos procesos, un tas tiek īstenots ar dažādām metodēm. Gan nereti atklājās saiknes starp šīm dažādām, teiksim, populistiskajām, anti-eiropeiskajām partijām ar Krieviju un iespējams Krievijas finansējums. Tāpat tiek izmantoti dažādu veidu ietekmes aģentu, Krievijas propaganda. Attiecībā uz Krievijas propagandu jāsaka, ka šeit lielā mērā Eiropas Savienībā mēs šos Krievijas propagandas kanālus esam aizvēruši, bet tāpat, protams, tā nonāk šeit arī caur sociālajiem tīkliem un citādos veidos, tā kā tas ir pastāvīgs darbs. Tā kā no vienas puses tas ir, principā aktīva pretdarbība tām destruktīvajām darbībām, ar kurām mums nākas saskarties. Tā realitāte ir tāda, ka pašreiz Krievija īsteno ne tikai karu Ukrainā, bet arī hibrīdu karu pret Eiropas Savienību, kas izpaužās dažādos veidos. Tās var būt gan sabotāžas, gan kiberuzbrukumi, gan arī mūsu, teiksim, uzbrukumu mūsu demokrātiskajiem procesiem un vērtībām. Un viena lieta, ko Eiropas komisija arī šajā sakarā ir darījusi, mēs esam pieņēmusi saucamo demokrātijas vairoga iniciatīvu, Democracy Shield, kā tas angliski saucās, lai daudzām šīm lietām, šiem jautājumiem varētu pretstāvēt. Bet otrs ir arī tāds tīri politisks jautājums. Jāsaprot, ka arī populisms nerodās tukšā vietā. Tas arī cik lielā mērā un cik pārliecinoši arī, teiksim, var teikt, centriskie, proeiropiskie politiķi un politiskie spēki spēj piedāvāt risinājumus tām problēmām, ar ko Eiropa un ar ko iedzīvotāji saskarās. Tā kā tas ir arī ir svarīgs arī kvalitatīvs piedāvājums no centriskajiem proeiropiskiem spēkiem. Jā, esiet sveicināti. Man bija jautājums par tarifiem, ko jūs minējāt. Tagad viņi ir atlikti uz tagad jau mazākā 90 dienas. Bet mans jautājums ir, kāda varētu būt Eiropas Savienības reakcija pret šiem tarifiem, attiecīgi pret pasākumi, un kā kopumā tas varētu Eiropas ekonomisko attīstību ietekmēt vidējā termiņā, un ko tas nozīmē gan Eiropai, gan Latvijai? Paldies. Jā, attiecībā uz šiem tarifiem, tie tarifi ir tikai daļēji iepauzēti. Tātad tas, kas pašreiz jau ir noticis, ka ASV ir uzlikusi 25% tarifus uz tēraudu un alumīniju, 25% tarifus uz automašīnām un automašīnu daļu un 10% tarifus, principā praktiski uz visām preču grupām. Un tā iepauzētā daļa principā ir šie 10% tarifi, kas savādāk būtu 20%. Tā kā, pirmais, tas, kas jāsaprot, ka ir jau diezgan daudz šie ASV tarifi uzlikti Eiropas Savienībai. Tad no Eiropas Savienības puses mēs esam jau sagatavojuši un principā pieņēmuši lēmumu par pirmo atbildes, teiksim, tarifu paketi 21 miljārdu eiro apmērā, bet esam pieņēmuši lēmumu arī šo atbildi iepauzēt. Un paralēli mēs pašreiz strādājam pie jau apjomīgākas prettarifu paketes, kuru mēs varēsim aktivizēt, ja sarunas nevainagosies ar panākumiem. Protams, mūsu mērķis un tā kā prioritārais virziens tomēr būtu panākt vienošanos, jo jārēķinās, ka Eiropas Savienība un ASV ir lielākie tirzniecības partneri un principā šīs Eiropas Savienības ASV tirzniecības attiecības un arī investīcija apjomi ir lielākie pasaulē.
Tā kā tur ir ļoti daudz, kas saka uz spēles arī ekonomiski. Un, protams, ka šie tarifi radīs pārāvumus transatlantiskajās vērtību ķēdēs. Attiecībā uz ekonomisko ietekmi mēs esam veikuši tādus pirmos novērtējumus, ka tā ietekme uz Eiropas Savienības ekonomiku varētu būt kaut kur 0,2% šogad un nākošu gadu. Ar prettarifiem tā negatīvā ietekme varētu būt apmēram 2 reizes lielāka. Ietekme uz ASV ekonomiku mūsu novērtējums ir 0,8% šogad, negatīvā ietekme 1,3% nākošu gadu. Tad tas iemesls tāds, ka ASV ļoti plaši uzliek tarifus praktiski uz visu pasauli, līdz ar to tā ietekme arī akumulējās. Un, protams, ar prettarifiem tā ietekme var būt lielāka, sasniedzot pat 3%. Tā kā, gala rezultātā tam ir negatīvs efekts uz visu pasaules ekonomiku, un attiecīgi no Eiropas Savienības puses mēs strādājam, lai tomēr panāktu kaut kādu vienošanos. Jā, līdz šim Eiropas Savienība bijusi ekonomiskā tirdzniecības muitas savienība, bet, ņemot vērā pēdējā laika notikumus un visus arī RIARM un gatavību 2030 projektus, cik reāli iespēja, ka mēs virzamies uz to, ka Eiropas Savienība kļūst arī par militāro bloku, un vai tas vispār ir vajadzīgs? Jāsaka, ka virzība uz to jau ir sākusies, arī uz šo aizsardzības savienības izveidi. Te ir vairāk jautājumi. Pirmais ir par to, kāds tad ir šis pieejamais Eiropas Savienības finansējums aizsardzībai, un te jau pašreiz ir izveidots Eiropas Savienības līmenī Eiropas aizsardzības fonds, tieši samērā neliels. Un var paredzēt, ka nākamajā daudzgadu budžetā pēc 2027. gada, tieši arī šis aizsardzības izdevuma bloks Eiropas Savienības budžetā būtiski pieaugs. Es jau pieminēju to programmu, ko mēs pašreiz esam piedāvājuši, SAFE programmu, 150 miljārdu eiro apmērā, kas būs pieejama dalību valstīm, tātad aizdevumu uz izdevīgiem nosacījumiem, kopīgu iepirkumu veikšanai aizsardzības jomā, un tāpat lielāka elastība dalību valstīm palielināt aizsardzības izdevumus no Eiropas Savienības fiskālo noteikumu viedokļa. Piemēram, arī Latvija jau ir pieteikusies šai lielākajai elastībai. Bet otrs jautājums ir lielāka arī šī aizsardzības spēju stiprināšanas koordinācija. Ja mēs skatāmies uz dažādām aizsardzības sistēmām, ieroču sistēmā, tad Eiropas Savienībā šo dažādu sistēmu skaits ir daudzkārt lielāks nekā, piemēram, ASV vai citās lielajās valstīs. Tas arī ir saprotams, jo vēsturiski Eiropas Savienībā katra šī militārā nozara ir attīstījusies katrā dalību valstī atsevišķi, līdz ar to ir liela fragmentācija, bet tas vienlaikus rada arī neefektivitāti. Tad tas mērķis ir panākt to, samazināt šo ieroču sistēmu skaitu, panākt to starpsavienojamību, nodrošināt militāro mobilitāti nepieciešamības gadījumā, tad risināt šāda veida jautājumus, kas tiešām ir risināmi Eiropas Savienības līmenī. Tāpēc arī, piemēram, šajā Eiropas komisijā pirmo reizi ir izveidots speciāls aizsardzības komisāra amats, kāda, līdz šim Eiropas Savienībā nebija, kas tieši ar visiem šiem jautājumiem strādā. Man bija vēl viens jautājums. Es esmu dzirdējis daudz par to, ka eiro var kļūt par jauno pasaules globālo rezerves valūtu. Cik iespējama šī varbūtība ir un kas būtu jādara, lai tas notiktu? Jāsaka, ka eiro jau tagad ir pasaules otrā lielākā rezerves valūta.
Pašreiz jau var teikt tādas zināmas nestabilitātes un neprognozējumības dēļ ASV. Tiešām mēs redzam, ka ir lielāka interese par eiro aktīviem no investoru puses starptautiski. Es arī pagājušajā nedēļā tieši biju Ņujorkā, lai tiktos ar investoriem un šos jautājumus pārunāt un kaut kādā veidā arī faktiski reklamētu Eiropas Savienību kā vietu ieguldījumiem, tā skaitā ieguldījumiem eiro vērtspapīros, jo Eiropa ir tā vieta, kas šajā nestabilajā pasaulē var dot zināmu paredzamību, teiksim, likumu, dažādu normu respektēšanu un tam līdzīgi, kas arī, protams, ir investīcijām pozitīvs faktors. Un tas, ko mēs redzam, ka no investoru puses principā ir lielāka interese par, piemēram, eiro vērtspapīru iegādi un no Eiropas Savienības puses arī šogad, turpmākajos gados būs pietiekami liels piedāvājums gan, teiksim, vērtspapīru, ko mēs emitējam saistībā ar Eiropas ekonomikas atvesļošanas noturības instrumentu. Tur ir palikuši gandrīz 300 miljārdi eiro. Safe vērtspapīru, ko es minēju, 150 miljārdi eiro. Arī dažādu dalību valstu vērtspapīru, piemēram, Vācijas iniciatīvu par papildus 500 miljārdu eiro ieguldījumiem infrastruktūrā un aizsardzībā. Līdz ar to būs arī, teiksim, samērā liels vērtspapīru piedāvājums. Un tieši šajā kontekstā mēs arī pašreiz Eiropas komisijā, tās varbūt ir vairāk tādas iekšējās diskusijas, kādreiz mums bija tāds darba virziens par eiro starptautiskās lomas stiprināšanu, un principā tas vērtējums ir, ka pašreiz varētu būt labs brīdis faktiski aktivizēt šo darba virzienu un atkal aktīvāk strādāt pie šīs Eiropas eiro starptautiskās lomas, tā kā darbs šajā virzienā notiek. Nav tā, ka mērķis tur būtu kaut kā apsteigt ASV dolāru vai tam līdzīgi, bet jebkurā gadījumā nostiprināt eiro pozīcijas. Kas būtu tās pirmās lietas, kas mums kā jauniešiem būtu jādara, lai veidot veiksmīgu Latvijas nākotni? Tas tāds ļoti konceptuāls jautājums. Es domāju, jūs jau darat tās lietas, kas jums būtu jādara. Jūs studējiet, un es tā pieļauju, ka Tehniskā universitāte ar lielu vardarbūtību šīs tehniskās STEM jomas, kas droši vien arī ir tas svarīgākais, jo principā nākotnes ekonomika ir zināšana ekonomika, un līdz ar to izglītība, zināšanas prasme, vēlme arī tās pastāvīgi pilnveidot, droši vien ir tas svarīgākais arī, ko jūs varat darīt nākotnes Latvijas attīstībai. Jā, paldies. Es gribētu, varbūt, lai jūs mazliet iezīmētu aktivitātes saistībā ar produktivitātes palielināšanu Eiropā. Protams, ir ļoti daudz lietas, kas jādara, bet es pieļauju kaut kādas prioritātes Eiropas līmenī un nacionālā līmenī. Paldies. Jā, tad man ir drusku vairāk jāpastāst par šo konkurētspējas kompasu iniciatīvu, ko es jau minēju savā lekcijā. Tātad attiecībā uz šo produktivitātes pieaugumu. Principā jā, tā problēma ir tāda, ka jau vairākas desmitgades produktivitātes pieaugums Eiropas Savienībā atpaliek no citām lielajām valstīm. Līdz ar to mums jāskatās, kas ir tie faktori un kādā veidā to pātrināt. Un principā to faktori ir pietiekami daudz un visi viņi ir jārisina. Iezīmēšu tādas būtiskās lietas. Pirmais ir ieguldījums zinātnē un inovācijā, tas, ko angliski sauc par innovation gap. Tomēr relatīvi pret ekonomikas apjomu mēs ieguldām mazāk zinātnē un inovācijā nekā ASV un pat, piemēram, Ķīna. Līdz ar to ir svarīgi kāpināt šos ieguldījumus zinātnē un inovācijā un arī neapšaubāmi veicināt tehnoloģiju pārnesi. Tur es jau diezgan daudz lietas arī iezīmēju, teiksim, savā lekcijā, bet tas ir principā iezīmēts kā pirmais darba virziens.
Otrs ir iedzīvotāju prasmes, un arī tur es jau pieminēju šo prasmju stratēģiju, ka principā ir jānodrošina to, lai darba spēkam ir digitālai, zaļai un digitālai ekonomikai atbilstošās prasmes un arī, teiksim, vēlme spējas tās laika gaitā pilnveidot, jo ekonomika, tehnoloģija ļoti strauji attīstās un tam visam ir jāspēj izsekot līdzi. Līdz ar to otrs būtiskais jautājums ir šī prasmju stratēģija. Tad ir kaut kādas arī tādas prozīskākas lietas, piemēram, Eiropas Savienībā salīdzināt ar citām ekonomikām ir relatīvi augstas enerģijas cenas. Un pavisam nesen mēs arī Eiropas komisijā nācām ar plānu, kādā veidā tad nodrošināt to, ka tās enerģijas cenas tomēr ir tuvāks citām lielajām ekonomikām. Tad es jau pieminēju šo visu birokrātijas administratīvā sloga samazināšanu. Laikam, kā saka, Eiropas Savienība tomēr ir slavena ar savu birokrātiju, tas ir jāatzīst, un tas arī tiek no uzņēmēju puses ļoti bieži uzsvērts kā, teiksim, produktivitāte, konkurētspēja kavējošs faktors. It īpaši, ja mēs runājam par maziem vidējiem uzņēmumiem, vairāk nekā puse no visiem mazajiem vidējiem uzņēmumiem saka, ka tas ir īstenībā lielākais viņu, teiksim, izaugsme un attīstību kavējošais faktors. Tāpēc mēs arī esam izvirzījuši šos mērķus par administratīvā sloga samazināšanu ar fokusu tieši uz mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Tas tā iezīmē tikai šādus dažādus šos darba virzienus. Tur nav tā, ka ir kaut kāds viens tāds risinājums, ka ir jāizdara šādi un tad viss atrisināsies. Diemžēl tur ir pietiekami daudz lietas, kas ir jādara, un mēs pie viņām visām pašreiz paralēli strādājam. Jā, jūs pats esat absolvējis arī RTU inženierekonomikas vadības fakultāti, ja pat nemaldos starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanas programmā, vai nekļūdos? Es pastāstīšu. Jā. Jo vēlējos noskaidrot tīri, kā noderējuši šīs iegūtās zināšanas, vispār kopumā, nonākot līdz tik augstam jau amatam, jo jā, paši arī studējam un vēlamies varbūt dzirdēt, kā tas viss noderējis un kā nonākt līdz kaut kam tik augstam. Jā. Tieši tā. Tad es arī esmu RTU absolvents, esmu absolvējis inženieru ekonomikas fakultāti, specializējoties celtniecības ekonomikā, un vēlāk esmu arī iegūst profesionālā maģistra grādu nodokļu un muitas administrācijā. Tas bija tajā laikā Starptautisko ekonomisko sakaru muitas institūtā, tā kā kaut kāds sakars ar šo starptautiskiem ekonomiskiem sakariem man arī bija, lai gan vairāk tieši šajā muitas specializācijā. Kā viss šīs zināšanas ir noderējuši? Neapšaubām tās zināšanas ir noderējuši. Principā man ir divas izglītības. Es pabeidzu arī maģistrus fizikā un attiecīgi arī izglītību ekonomikā. Jāsaka, 90. gadu sākumā es sāku studēt 92. gadā, kad vispār parādījās tāda iespēja studēt ekonomiku. Jo, iepriekš, teiksim, kad stājos Latvijas universitātē 89. gadā, tad īsti vēl tādas iespējas nebija. Tad varēja studēt sociālismu, politekonomiju, bet tādu reālu ekonomiku studēt nevarēja. Tad 92. gadā jau ekonomiku varēja studēt, un tā interese bija, tā kā tas, ko es arī darīju. Un kas kaut kādā brīdī, protams, man bija jāizšķirās, kurā virzienā tad es, kā saka, došos vairāk tajā fizikas vai ekonomikas virzienā. Tur vēsturiski sakrit tā, ka kaut kādā brīdī dažādu apstākļu dēļ tā izvēle bija jāizdara, un principā es sāku strādāt Latvijas bankā. Tas aizgāja tajā, jau var teikt, tajā ekonomikas virzienā, un tieši jau šī ekonomikas izglītība tam bija pamats, tā iespēja vispār šajā ekonomikas jomā un konkrēti Latvijas bankā strādāt. Un tālāk jau, kad tā laika Latvijas bankas prezidents Enārs Repšs nolēma arī, kā saka, iet politikā, veidot politisko partiju, jaunais laiks, tad es viņām pievienojos un tādā veidā es nonācu politikā.
Bet, kā saka, nonākt politikā un nonākt augstos amatos var par ļoti dažādām trajektorijām. Tad tur nav tādas arī vienas recepts, un ja mēs paskatāmies tie cilvēki, kas ir politikā, viņiem ir ļoti dažādi, teiksim, tās pagātnes un zināšanas un pieredzes. Tāds princips, pie kā es vienmēr esmu vadījies un kas šķiet ir labi palīdzējis tajā visā, ir, ka domājot arī par nākotni un kā kaut kur nokļūt, un tā, ka labākais veids, kā rūpēties par nākotni, ir labi izdarīt to, kas ir jāizdara šodien. Paldies par lekciju, ļoti interesanti. Mans jautājums būs par mākslīgo intelektu. Tas strauji ienāca mums ikdienā, un arī viens no izaicinājumiem ir, kad mums tāds rada bažas, ka dažas profesijas tiks aizstātas un tā tālāk. Sakiet, kāds ir jūsu viedoklis par mākslīgo intelekta perspektīvām Eiropas Savienībā un ieteikumu Latvijai? Paldies! Attiecībā uz mākslīgo intelektu, mākslīgais intelekts neapšaubām strauji attīstās, un ja mēs runājam par tādām stratēģiskām nākotnes nozarēm, tad arī Eiropas Savienības līmenī mākslīgais intelekts ir atzīts kā viena no šīm nozarēm, un tur ir arī jau tagad un paredzēti ļoti nozīmīgi ieguldījumi šī mākslīgā intelekta attīstībā. Attiecībā uz tām bažām, ka mākslīgais intelekts tāda aizstās dažādas profesijas un cilvēki paliks bez darba, es īsti, teiksim, šim pesimismam nepiekrītu. Jāsaka, šāda veida problēmas vai bažas pastāv jau kopš industriālās revolūcijas pirmsākumiem, kad vispār tika izgudrots tvaika dzinējs un sāk parādīties pirmās industriālās mašīnas, jau tajā laikā attīstījās tā saucamā ludītu kustība, kas cīnījās pret tām industriālajām mašīnām, jo tās taču atņems cilvēkiem darba vietas un tur lauza tās mašīnas un ko vēl ne. Tad, ja mēs tā paskatāmies retrospektīvi, kādā pasaulē mēs būtu dzīvojuši, kā saka, ludīti to savu mērķi būtu panākuši, tvaika dzinēju aizlieguši, visas industriālās mašīnas salauzuši, nezinu, vai mēs dzīvotu labākā pasaulē. Un tā ir principā ar jebkuru jaunu izgudrojumu, tas pats bija ar datoriem, ar internetu. Vienmēr kaut kādas šāda veida bažas, protams, ir, bet vienmēr mēs redzam, ka principā tas ļauj attīstīties ekonomikai, tas ļauj nereti aizstāt kaut kādus, varbūt, tādus stipri vienmuļus vai, teiksim, fiziski smagus darbus vai ar kaut kādiem automatizācijas vai mehanizācijas procesiem, bet tajā pašā laikā cilvēki, kā saka, atrod jaunas nodarbes, kas varbūt ir arī vairāk radošas, intelektuālas un faktiski visas šīs inovācijas vienmēr ir tomēr kalpojušas gala rezultātā sabiedrības labklājības līmeņa pieaugumam. Un šajā kontekstā es domāju, ka līdzīgi būs arī ar mākslīgo intelektu. Kā ar jebkuru tehnoloģiju, droši vien ir kaut kādi riski, kas ir jākontrolē, bet kopumā es nedomāju, ka tas kaut kā būtiski negatīvi ietekmēs sabiedrības attīstību. Paldies jums, Dombrovska kungs, par stāstījumu. Ceru, ka šī saruna lika vairāk aizdomāties un virzīties arī Eiropas Savienības kontekstā gan par sevi, par savām studijām, karjeru, gan par RTU un arī, protams, ir īpaši par Latviju. Paldies ikvienam no jums, kā atnācāt, un tagad aicināšu uz kopīgu foto. Paldies.